vienmēr mēs jautājam, kurš ir atbildīgs pilsētā par kaut kādām lietām, arī par to, kāda kultūras dzīve ir mūsu pilsētās. Vai tikai pilsētai par to jāatbild, ko iedzīvotāji var darīt lietas labā. Varbūt šie ir tie jautājumi, uz kuru mums varētu arī atbildēt Esenas, Rūras, galvaspilsētas pārstāve Sūzana. Viņai droši vien ir kaut kas, ko par to teikt. Lūdzu, Sūzana. So hi to all of you. Sveicināt visu, esmu ļoti priecīgi būt šeit. Man jāsaka, es jūtos ļoti ērti šeit, šajā te zālē, šajā telpā. Tā izskatās jau man ļoti pazīstama, jo Rūras rajonā ir arī daudz tādu bijušo rūpniecisko teritoriju, kas tiek pārvērsta tagad pārbūvēt par kultūras pasākumu vietām, tāpēc es šeit jūtos ļoti ērti un brīvi. Es gribētu šo to pastāstīt jums par 2010. gada kultūras galvaspilsētas pieredzi, kāda ir mums, kas ir īpašs, kaut kas īpašs, jo no paša sākuma, tad, kad mēs iesniedzējām pieteikumu, nosaukums bija Esene Rūrai. No paša sākuma mēs vēlējāmies iesaistīt visu reģionu, visu rajonu. Tas ļoti lielā mērā atbilst jūsu apkārtņu idejai, tāpēc, ka mūsu gadījumā izaicinājums bija iesaistīt bez Esenes 52 pilsētas, un tas bija galvenais izaicinājums, kāds mums bija. Un man šķiet, ka tās problēmas bija, kā mēs varam iesaistīt šīs pilsētas. Tās varētu būt, es domāju, mūsu gadījumā ir mazāka mērogā. Mūsu gadījumā mēs nerunājam par apkaimiem, bet par pilsētām. Bet man liekas, ka tie projekti, un es pastāstīšu jums par 3 projektiem. Es arī jums mēģināju arī atrast tādus piemeklēt piemērus, kādā veidā mēs varētu ilustrēt to, kā tika iesaistīti gan pilsētu iedzīvotāji, gan arī pilsētas iedzīvotāji, gan mākslinieki. Galvenais projekts, runājot par visām 53 pilsētām Rūras rajonu, Rūrā, lai tās iesaistītu, padarot Eseni par Eiropas kultūras galvaspilsētu, kas bija kultūras galvaspilsēta 2010. gadā visu gadu. Bez tās mums ir 52 pilsētas vēl Rūrā, un mēs sapratām vienu brīdi, ka ir 52 nedēļas katru gadu, katrā gadā, un tad mēs izvēlējāmies, nolēmām, ka 2010. gadā katra no šīm citām pilsētām ir izvēlēties vienu nedēļu un radīt pati savu programmu un parādot ļoti konkrētus kultūras potenciālu, kāds piemīt viņu pilsētai. Un, protams, šādā situācijā ir nepieciešams arī tad prognozēt, sagaidīt kaut ko. Nu, mēs, protams, tad, ja tādus projektus organizējam, tad mēs no jums sagaidām naudu, tā teikt. Bet šajā gadījumā tā viss nenotika. Mēs, kā Eiropas kā kultūras galvaspilsēta, mēs sagaidījām, mēs tā kā paļāvāmies, ka pilsētas arī finansiāli ieguldīs finansiāli savās programmās, bet tajā pašā laikā mēs pilnīgi brīvību viņām devām izlēmt par savu programmu šajā te vietējo varoņu nedēļā, un tas, manuprāt, un to vienmēr es uzsveru, ka ir ļoti svarīgs viens lēmums, ko pieņēma federālā Northumberfīlijas zeme 2008. gadā, un tas lēmums bija sekojošs. Federālā valsts nolēma piešķirt 2 eiro uz iedzīvotāju Rūras reģionu pilsētām, kas kopumā nodrošināja 10,5 miljonu eiro budžetu, un dažām pilsētām, īpaši mazākajām, tas nozīmē, ka tām ir vairāk finansējumu kultūras galvaspilsētu projektiem nekā parasti pilsētas budžets to atļautu. Un es domāju, ka tikai šis lēmums ļāva veidot šo reģionālo kultūras galvaspilsētu, jo ikviena no pilsētām iesaistījās ar saviem projektiem. Es sniegšu jums dažus piemērus tam, ko tās darīja. Protams, bija dažādas izstādes, lasījumi, vietējo dzejnieku, dzejas lasījumi, instalācijas, ekumeniskie dievkalpojumi. Bija pusdienas visiem, bija arī jubileju svinēšana un arī teātra iestudējumi, kas tika izrādīti tramvajos. Ikviena pilsēta varēja radīt pašu savu programmu, mēs to neietekmējām, bet viņiem pašiem vajadzēja to finansēt. Taču ar šo
papildus finansējumu, viņiem bija iespēja iesaistīt visas finanšu institūcijas arī, kas nodarbojas ar kultūru un iedzīvotājus, visas grupas, kas dzīvo un ir šai pilsētā. Un es domāju, ka projekti, ar kuriem es jūs iepazīstināšu, varētu tikt uzskatīti par platformām, kuras mēs piedāvājam pilsētām, lai tās varētu iesaistīties programmā. Otru projektu sauca Dziesmas dziedamā diena, un šeit ideja bija sapulcināt visu Rūras reģionu kopā un dziedāt. Dziesmu diena turpinājās patiesībā 4 dienas, un šo 4 dienu laikā visu pilsētu kori organizēja savus koncertus. Šajās 4 dienās notika 600 dažādi pasākumi un 760 kori, jeb 20 000 dziedātāji piedalījās, un arī tika uzaicināti kori no citām pilsētām piedalīties šajā pasākumā. Te jūs redzat ainu no futbola stadiona, kur notika šīs dziesmu dienas. Tas bija lielākais koncerts, kas notika šajās dienās. 7000 dziedātāji sēdēja futbola laukumā un nebija tādu īstu skatītāju, jo tie cilvēki, kas sēdēja auditorijā, skatītāju vietās arī bija dziedātāji, kas piedalījās šajā projektā. Notika dažādu kategoriju koncerti. Bija koncerti, kuros tika iesaistīts arī Viņu pilsētas, partnerpilsētas. Arī bija koncerti ar moto dziede sociāli. Te bija koncerti vecoļaužu pansionātos, bērndārzos, slimnīcās un citur. Bija arī ideja dziedēja frontāli, kur bija koncerti publiskās vietās, uz tiltiem, uz iepirkšanās centros un tā joprojām. Un pilsētas īsti nevarēja, pilsētnieki nevarēja izvairīties no šīs programmas, jo viņi redzēja, korus sastapās ar tiem visur. Un ikviena pilsēta arī publicēja informāciju par koncertiem, kurus organizēja šajās dienās. Un koncerti notika arī baznīcās un citās iestādēs. Mēs atkārtojām šo ideju 2012. gadā. Tas bija arī ļoti veiksmīgs pasākums, izmantojot dažus jaunus formātus, dzied bērni un dzied skolas. Un, kad es apmeklēju dažādas vietas, es vēroju, ka dziedāšana ir kas tāds, kas saista jaunos, tos, kas varbūt pat neprot īsti lasīt, ar vecajiem ļaudīm. Un tas ir patiesi kas tāds, kas apvieno paudzes. Man bija ļoti interesanti to vērot, kā dažādu vecumu cilvēki sēž kopā un bauda vienu un to pašu pasākumu. Un trešais un pēdējais projekts ir ar nosaukumu Klusā daba A40. Man šķiet, ka tas bija populārākais un pazīstamākais projekts mūsu kultūras galvaspilsētas projektā. Ir viens lielceļš, šoseja Rūras reģionā, kas ved no austrumiem uz rietumiem, un tas ir tāds lielākais tāds lielceļš šoseja, ārgaļas šoseja Vācijā, un mēs realizējām tādu traku ideju slēgt šo šoseju un veidot pilsētu kultūru kā festivālu tur un aicināt cilvēkus ierasties uz šī ceļa un iepazīstināt ar to, kas viņiem ir svarīgs. Tas bija patiesi sarežģīts projekts, jo daudzas institūcijas, ne tikai pašas pilsētas, bet arī ugunsdzēsēji, dažādi citi pilsētu dienesti tika iesaistīti šajā projektā, bet tas bija arī viens no veiksmīgākajiem un arī projekts, kuram nevarēja palaist garām, jo šis lielceļš, šī šoseja ir tāda kā mūsu reģiona artērija un nevarēja ignorēt to, kas tur notiek. Te jūs redzat attēlus no paša pasākuma. Mums bija ļoti pateicīgs laiks un arī publika. Mēs bijām gaidījuši, ka ieradīsies kāds 1,5 miljonus cilvēku, bet kopumā tajā dienā pasākums apmeklēja 3 miljoni. Jūs redzat, ka vienā pusē joslu ir atbrīvota cilvēkiem, kas izmanto velosipēdus un skrituļslides. Tad otrā pusē ir
josla, kas ir atbrīvot cilvēkiem, kas iet pa šo ārgaitas šoseju, un mēs izvietojām 20,000 galdu visas šosejas garumā, un ik viens, gan individuāls cilvēks, privātpersona, gan institūcijas, tika uzaicināts pieteikties ar savām idejām programmām un noīrēt vienu šādu galdu. Un tad uz šīs ārgaitas šosejas mums bija mūzikas priekšnesumi, dejotāji, cilvēki, kas nesa ēdamo uz šo ceļu. Mums bija futbola spēles, šaha spēlētāji, mums bija cilvēki, kas piedāvāja masāžas citiem. Ļoti dažādas aktivitātes, ko cilvēki gribēja piedāvāt citiem, dalīties ar citiem un arī parādīt to, kas ir svarīgs viņiem un ko viņi saprot kā kultūru. Tā bija platforma ikvienam iepazīstināt ar savu kultūru. Pieredze, ko mēs guvām, manuprāt, ir tāda, ka ir ļoti svarīgi iesaistīt individuālus cilvēkus, jo tādējādi var sasniegt arī viņu ģimenes draugus, un tas ir labākais marketings, kādu var iedomāties. Un ar šo projektu mēs piedāvājām platformu cilvēkiem, bet darījām viņus pašus atbildīgus par programmām un saturu. Un šis bija viens no veiksmīgākajiem projektiem, kas mums bija. Tas arī būs viss. Jā. We have a question for you. Jā, Suzana, mums ir jautājums jums. Kāpēc jūs neprotestējat pret vācu valodas ignorēšanu šajā konferencē? Man personiski nav tam iemesla, jo tā ir mūsu darba valoda. Un mums ir arī kolēģi no visas Eiropas šeit, un man tā nav problēma, tas ir dabiski. Daudz maz. Vairāk vai mazāk. Mēs pēc tam varam aprunāties vāciski ar jums.